Tā, sveiks visiem! Tā šeit ir 8. epizode. Kanāls Gods kalpot visai Latvijai. Un tā gribēju šodien jautāt, uzjautāju sev, kas ir šī X stunda. Ko mēs domājam ar X stundu? Jā, teiksim, tas, ka tur mums draud ārējais ienaidnieks uzbrukt, pieņemsim, tā X stunda. Kā mēs viņai gatavojamies, mēs tur zinām, ka tur 2 nedēļas kaut kur jātiek galā pašiem, pēc tam pēc 2 nedēļām atnāk pilnīga palīdzība no NATO valstīm, jābrauc ar tankiem, lidmašīnām, tur sākās tā pilna šī kara darbība ar visiem ieročiem iespējamiem, jā. Tā ir mums tā ideālā X stunda, tā perfektā X stunda, kur ir jātiek izpildīts šis NATO 5. pāns, ka uzbrukšana vienai NATO dalību valstīm nozīmē uzbrukšana visai aliansei, un līdz ar to visi cīnās ar šiem iebrucējiem. Ja. Tā ir mums tā perfektā vīzija par X stundu. Jā, bet jautājums, ko mēs darīsim, ja būs šī cita X stunda, šī Y stunda, varētu teikt, ja. Y stunda, ka tomēr šis pāns viņš neiedarbosies, pieņemsim, citas NATO dalību valstis būs vēl lielākās nepatikšanās, un es vienkārši nevarēšu palīdzēt, nonākt palīgā. Kāds mums ir plāns šai Y stundai, vai mums tāds vispār ir, un vai mums ir šāds plāns, tā kā es nekur neesmu dzirdējis par šādu plānu, tā kā kāds viņš izskatās, un tad jāsāk secināt, kāds viņš būs, un ko tad mēs darīsim, ja būs Y stundā, ja mums nenāks palīgā NATO sabiedrotie, un ko mēs darīsim. Ticamāk, tad vai mēs karosim, vai mēs cīnīsimies paši, vai mēs cīnīsimies, kopā ar Baltijas valstīm, vai, kā mēs tur vai kopā kapitulēsim, kopā, teiksim, atdosim visu. Tā kā 40. gadā, 1940. gadā, kur visas Baltijas valsts laikam visu atdeva ienaidniekam, un tad, visticamāk, tas arī notiks šajā Y stundā, jo īsti nav tāda plāna, un mēs rīkosimies pēc, teiksim, veciem paraugiem. Visticamāk, jo mēs tur nekarosim, tad mums vienkārši būs jāplāno šī pārēja varbūt uz varbūt šitiem tādas valdības maiņām, tad visticamāk, Tā kā, es varu mums tur padomāt, kas tad īsti ir šī Y stunda, kā viņa izpaudīsies. Un vienīgais, kas mums redzams, ir tāds plāns, ka mēs kaut konvertējamies par kaut kādām šitām padomju republikām, kā bija iepriekš, vai kaut kādās jaunās stila republikām, kas varētu būt mums tagad jau pagājuši, cik tur 100 gadi, mums varētu būt kaut kāds cits scenārijs. Bet, jautājums, ko mēs gribam, kā mēs redzam šo Y stundu, kā mēs rīkosimies. Ja mēs tagad nevaram to vienoties un neizdomājam, tad, kad pienāks šī Y stunda, tad mēs rīkosimies pēc veciem šabloniem. Bet nekas. Pasaules gals nav nekāds pasaules gals pienācis, tā kā daudz kas vai viss ir mūsu rokās, un mēs to visu varam izdomāt un rīkoties atbilstoši tam, kā mēs esam izplānojuši. Tā kā, paldies, ka klausījāties. Labi, čau!